Sveiki! Klāt ir jaunākais BūtLV video, un šodien mūsu rokās ir nonācis Sony viedtālruņa saimes flagmanis Sony Xperia Z1. Tātad pirmkārt, kas šo telefonu atšķir no tā priekšgājēja Sony Xperia Z? Pirmkārt, ierīce ir daudz ērtāka rokā pateicoties nopaļotajām malām. Šis te sānu rāmis ir veidots no viengabala alumīnija. Telefons ir krietni vien jaudīgāks, aprīkots ar labāku kameru, kā arī tam ir ūdens izturīga austiņu pieslēgvieta. Ja atceramies, tad Z gadījumā austiņu pieslēgvieta tika aizbāzta ar aizbāzni. Tāpat arī šajā telefonā iekļauts jauna veida lādēšanas risinājums līdzīgs kā sastopams Z Ultra. Šajā pusē kabelis vai, dokstacija tiek piestiprināti ar magnētu. Protams, jebkurā gadījumā varam izmantot standarta micro USB pieslēgvietu, kas noderēs arī datu pārsūtīšanai. Tāpat uz ierīces atrodama atmiņas karšu vieta, kā arī šajā pusē ir novietota simkartes pieslēgvieta un zem tā paša aizbāžņa, redzams sarkanajā krāsā, paslēpta ierīces attiestatīšanas poga. Tādā gadījumā, ja tā uzkarās tik ļoti, kad vairs nereaģē uz nevienu citu taustību. Reklamējot šo ierīci, Sony mēdz izmantot saukļus, ka tam ir labākā fotokamera, kāda sastopama ūdens izturīgā viedtālrunī. Jā, patiešām kamera, kurā izmantotas dažādas populāras Sony attēlu veidošanas tehnoloģijas, ir labāka nekā priekšgājējā Xperia Z1, tomēr tā vēl joprojām nespējas sacensties ar dažādiem konkurentiem, kā piemēram teicamajām Nokia viedtālruņos sastopamajām kamerām. Bet par attēlu kvalitāti ļausim spriest jums pašiem, tāpēc tos pievienosim zem šī video BūtLV apskata turpinājumā. Veidojot ierīci, Sony padomājuši ne tikai par fizisko kameras daļu, bet arī par programmatūru. Iekļauta aplikācija, kurā ir ļoti labs automātiskais režīms, pieejams arī manuālais režīms, tāpat arī Timeshift Burst. Kas ir Timeshift Burst? Piespiežot slēdzi, tas 2 sekundžu laikā uzņem 61 attēlu. 1 sekundi pirms slēdža piespiešanas, 1 sekundi pēc slēdža piespiešanas. Attiecīgi, tad, kad visu laiku ir palaists Timeshift Burst režīms, varam teikt, ka tālrunis visu laiku uzņem attēlus, lai pēc tam spētu piedāvāt arī pēc sekundes uzņemtos. Redzam, šādi varam izvēlēties, kurš no attēliem mums ir piemērotākais. Tāpat arī kameras aplikācijā iekļauts citas iespējas, kā piemēram uzņemt attēlus ar dažādiem efektiem, reālā laika efekti, panorāmas attēlu uzņemšana, info iService, kas nofočējot dažādus objektus mums piedāvā informāciju par tiem un citi. Sony Xperia Z1 ir aprīkots ar 5 colu displeju, kuram ir Full HD izšķirtspēja. Displejs veidots Sony Triluminous tehnoloģijā, kas nodrošina krietni patīkamāku krāsu gammu salīdzinājumā ar Sony, iepriekšējā flagmanī Xperia Z izmantoto displeju. Ierīcē ir 16 GB iebūvēta atmiņa un 2 GB operatīva atmiņa. Protams, iebūvēto varam papildināt ar microSD atmiņas kartēm, ietilpībā līdz pat 64 GB. Ierīci darbina Snapdragon 800 4 kodola 2,2 GHz procesors, pret kura darbību nav absolūti nekāda sūdzība. Ierīci darbojas ļoti veikli un stabili. Tālrunis aprīkots ar 3000 mAh akumulātoru, kurš nav pašspēkiem izņemams, tomēr par to uztraukties nevajadzētu. Pie vidēji aktīvas lietošanas šī ierīce spēs darboties pat nedaudz vairāk kā pusotru dienu. Runājot par veiktspēju, lūk redzami Antutu benchmark rezultāti, kurā Sony Xperia Z1 ir ierindojies pat virs Samsung Galaxy Note 3, kā arī Samsung Galaxy S4 viedtālruņiem. Sony savos viedtālruņos un citā tehnikā aktīvi izmanto NFC tehnoloģiju. Arī šis tālrunis loģiski, kad atbalsta NFC savienojumu. Ja iepriekšējām ierīcēm Sony aizmugurē novietoja mazu uzlīmi, kurā vietā atrodas NFC čips, tad šeit pelēkais simbols jau ir iestrādāts ierīces panelī un jāatzīst, skatu tas nebojā un ikdienas lietošanā ir noteikti noderīgs. Kā viena būtiska īpašība, kas šo tālruni atšķir no priekšgājēja Xperia Z, ir fizisks kameras 2 soļu taustiņš. Tas lieti noder, lai uzņemtu attēlus tiem, kam patīk spiest taustiņu, nevis
virtuālo ekrānu taustiņu, kā arī tas ļauj uzņemt attēlus un filmēt video, atrodoties zem ūdens. Kāds būs mūsu kopsavilkums par Sony Xperia Z1? Viedtālruņa aptuvenā cena Latvijas internetu veikalos ir sākot no 420 latiem. Tā ir adekvāta cena. Šī ir augstākās klases ierīce, kas veidota Sony labākajās tradīcijās, un turklāt veidojot to, Sony ir ļoti labi mācījušies no kļūdām, kas pieļautas iepriekšējā flagmanī. Xperia Z1 ir krietni ērtāks turēšanai rokās, tam ir fizisks kameras taustiņš, kamera ir uzlabota un uzņem salīdzinoši labas kvalitātes attēlus, tomēr Sony mēs zinām, jūs varat vēl labāk. Tāpat arī ierīcei ir 3000 mAh akumulators, kas apvienojumā ar Sony programmatūru, kā jau iepriekš minēju, spēj nodrošināt vidēji aktīvu lietošanu aptuveni pusotru dienu ar vienu uzlādes reizi.